Un aiziet, čau, šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekteris. Es sveicināts jaunā Copas epizodē speciāli Ziemassvētkiem. Vienmēr sakot, ārā ir -1, 0 + 1 grāds. Pa nakti ir nedaudz uzsalis. Ir 26. decembris un pulkstenis ir 8:30 no rīta. Attiecīgi sāksim dienu ar to, kad sitīsimies cauri ledumu, sanesīsim visu nepieciešamo un mēģināsim tikt tur iekšā. Un pēdējo reizi šogad pamukšķerēt uz Big White tehniku ar lieliem vizuļiem, varbūt kādu lielo rudens ziemas līdagu dabūt. Gribētos pēdējo metru, kā saka, šogad vēl dabūt 2 metri ir bijuši. Vajadzētu 3 lietas ir labas lietas. Tā kā, ja tev patīk Cope, skatīties Copas epizodes, noteikti piesako šim kanālam, nospēd laiku, subscribe, ierakst kādu komentāru. Un jā, katrā ziņā šodien būs skaista Cope, ja mēs tiksim iekšā. Tā kā tiekamies tur. Čau! Redzējāt, esmu ielauzies iekšā. Sākums bija visai grūts, bet pēc tam bija diezgan ok. Varēja izlausties. Kā jau ieries pie krasta, nedaudz biezāks ledus. Vienmēr sakot, šī ir, kā jau visiem zināms, mana favorite gumija. Vasarā baigi labi ar šito te ņēma. Tiešām neko sliktu nevaru teikt. Bet man kaut kā nav ticība viņai šodien. Es nezinu, kāpēc. Bet es vēlos uzlikt kaut ko no augstajiem toņiem. Man nav baigā izvēle no mānekļiem, bet es gribu uzlikt arī cūku, bet citā krāsā, un es gribu uzlikt zilā krāsā. Šito man vasarā vienreiz labi paņēma, bet aizgāja, kā saka, neuzsēdināja līdz galam. Bet kaut kā man ticība ir, ka tā zilā cūka šodien varētu aiziet, tāpēc, ka dārā ir tādi zili, balti, augsti toņi. Un viņi iekļaujas iekšā, kā saka, es nezinu. Es tikai zinu to, kad, kā saka, mākšķerniekam jāķer uz tiem mānekļiem, vizuļiem, uz kuriem viņam ir ticība. Tā kā, ja tev ir kaut kādas šaubas, tad vienkārši nomaini un uzliec citu. Kaut kā tā. Maucam, upē ir esmu redzējis vēl 2 laivas, sniedziņš, tā kā uzteic kādu kafiju, tēju, kakao, paņem kādu našķi un izbaud šo Copas epizodu. Labi, draugi,
es domāju, ka šodien pietiek makšķerēt, un iespējams arī šī bija pēdējā copa šogad. Ar laivu es domāju, ka stabili šī bija pēdējā. Diemžēl nesanāca metru noķert, vismaz pagaidām. Es vēl bišķiņu pamētāšu, bet tā kā smuks sniegs, es gribēju pašas beigas uzfilmēt. Tā kā, ja būs liela līdaka, jūs redzēsiet, es noteikti ielikšu to video turpinājumā. Bet, ko es vēlos pateikt, paldies visiem jaunajiem sekotājiem, kas piesakojuši šajā kanālā. Diemžēl, žēl, ka jūs neredzējāt šajā epizodē nevienu zivi. Es parasti tā nedaru, bet, zivis aktivitāte bija ļoti, nekāda, teiksim tā. Vienu mazu līdeciņu nobiedēju, un tas arī viss. Bet, vismaz ir silts, ļoti silts, un arī ar cimdiem varēja iemest diezgan tālu. Nebija nekāda vaina ar multiplikātoru. Pašā sākumā, metiens bišķiņ norāvās, bet tad sapratu, piešāvos un bija ok. Bet, ko es varu pateikt, kad makšķerēs ir tiešām daudz, ļoti daudz, un man ir tāds top 5, proti pirmā, otrā vieta ir, pirmā ir 4. maijs, kur mēs Norču, Mārtiņu un Elviju izvilkām 6 metri plus līdaks. Precīzi metrs. Precīzi metrs? Precīzi metrs. Pirmais metrs? Dabūju cepurīti. Man ir cepurē! Otrā epizode ir mans pēdējais metiens, arī starp pirmo un otro, kur es savu personisko uzstādīju. Tas man ir palicis atmiņā. Pēdējais metiens. Uz pēdējā metiena. Labi! Wow, mierā. Mierā. Oh my God! Tas ir mans rekords. Un tad, trešā, ceturtā un piektā attiecīgi ir tusiņš ar džekiem Usmas ezerā. Bušu cope. Un Jūra lielais asaras babītes ezerā. Labi! Oh my God, ne? Vienkārši. Monstrs, veicīt. Nomērīsim, bet 40. Monstrs, jā. Tā kā, tā ir mana top 5 cope. Arī ar taimiņa epizodes, starp citu. Tā arī bija ļoti interesanta uzfilmēja priekš eholotēm. Tā kā lašs arī, es jūtu, kad es pamēģināšu viņus un būs jāsagatavojas arī lašu sezonai. Bet, katrā ziņā ir riktīgi forši pavadīts gads, daudz copēts, un man tiešām liels prieks katram, kas ir piesakojis šim kanālam. Ko es vēlos pateikt, kad nākamā gadā būs arī nedaudz citādāka tipa saturs, ne tikai cope, bet es domāju, atsākšu arī kaut kādas tehnoloģiju apskatus, iespējams filmu reviewus apskatus, un arī kaut ko citu. Tā kā, ja gadījumā tev nepatīk copi, varbūt gluži neatsako kanālam, jo būs arī kaut kas cits, bet, copēt ir forši, un lai jums ir laimīgs jaunais gads un izdevušies svētki, visi svētki. Paldies, ka skaties, nospied laiku, subscribe, zvaniņu, ierakst komentāru un čau!